Šodien solītais video par to, kā sagatavot rozes ziemai. Ir oktobra beigas, un kamēr vēl nav pavisam augsts, mēs varam veikt sagatavošanās darbus. Šodien mēs rozes vēl nesaksim, to mēs darīsim vēlāk, kad temperatūra jau būs stabili nokritusies ap -5 grādiem. Un ir vairāki veidi, kā sagatavot rozes ziemai. Viens no tiem ir, ja mēs vēlamies saglabāt rožu dzinumus visā to augumā, tad mums visi šie dzinumi būtu jānoliec pie zemes. Bet, godīgi sakot, tas ir gana piņķerīgs un laikietilpīgs process. Protams, ja rozes ir tikai dažas, tad to var izdarīt, bet ja rožu ir daudz, tad būs vajadzīgs diezgan liels entuziasms. Un gala rezultātā tam vajadzētu izskatīties šādi. Šodien mēs darīsim visu mazliet vienkāršāk. Vispār rozes pirms ziemas varam arī negriezt. Kas nosals, tas nosals, un nosalušos dzinumus vai to daļas mēs apgriezīsim pavasarī. Bet es tomēr mazliet apgriežu, aptuveni 50 cm augstumā virs zemes, lai uz ziemu ir vienkārši sakoptāks skats. Un man arī labāk patīk, ka krūmi veidojas vairāk kupli un ne tik augsti, jo tāpat viņi ataug gan ātri, it īpaši, ja mēs neslinkojam ar mēslošanu. Un darbs numur 2, ja lapas pašas vēl nav nobirušas, tad ir vēlams veikt rožu atlapošanu. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo tādā veidā mēs pasargāsim rozes no slimībām nākošajā sezonā. Un pašās beigās visas nobirušās un nogrieztās lapas mēs rūpīgi novācam. Nākošā reportāža par rožu piesakšanu, bet līdz tam varam sagatavot piesakšanai paredzēto kūdru, mulču vai vislabāk ēkļu zarus, lai ir par rokai. Veiksim darbos un uz tikšanos nākamreiz!